Sveiciens no Cesvainas pļavām. Šodien uzmanība Birstalu Veronikai. Tik skaisti tagad ir zilie paklājiņi, kas pļaviņās nomaina noziedējušās pienenes. Vēl, protams, pienenītes vietām ir pieejamas. Tās noteikti tieks nokavējuši, varam paspēt ātri savākt pieniņu galviņas un iemest saldētavā. Kā saka, būs slinkā fermentācija. Bet pievēršamies tātad Birstalu Veronikas ievākšanai. Svarīgi Birstalu Veroniku ir ātri sažāvēt, lai viņa nezaudē savas vērtīgās bioloģiski aktīvās vielas. Un viena no tādām stiprām īpašībām ir precēņu iedarbība. Un, kā mēs zinām, precēņu iedarbība ir ne tikai par vēderu. Jā, sēne var būt plaušās, sēne var būt uz ādas. Tas ir tāds plaša spektra. Un tāpēc tad, kad mēs zinām vai nojaušam, kad ir kaut kur darbojušās sēnes, tad noteikti savos maisījumos liekam klāt šo te skaisto Birstalu Veroniku, lai viņa var veikt savu labo darbu. Un arī, piemēram, ja mums vajadzīga ir ārīga papildus iedarbība, tad noteikti vai nu monoziede tikai no Birstalu Veronikas, vai arī liekam viņu klāt šajos te maisījumos.